Jābrauc brālim pēc žureka. Nav variantu, dosimies uz Zakopāni. Tur esot žureks maizē, kā internets saka. Šāds skats te apstājos ceļmalā. Pa ceļam uz Zakopāni. Kas Renčikam nepatīk. Kalnos braucot pie slodzes, sāk čakarēties. Redzēsim. Nu, Rīč, mēs esam atbraukuši uz Zakopānu un tagad iesim meklēt to žureku, labi? Tajā tur sētā iekšā. Tur mēs nopirkām tev violi. Atceries? Atceros. Klasiskā vietiņa. Ar uzrakstu Zakopāna. Rīčs atpazīja. Jā. Tikai no otra gala. Atceries, brāl, kā mēs šo jau staigājām? Jā. Esam šādā simpātiskā krūmā. Tur jau brālis gaida, kad viņam nesīs žureku. Pasūtījā. Mēs esam tikuši pie Zakopānas žureka. Viņi tik ātri atnes. Jā, ātri atnes un tāds liels tas trauks, kurā tas ir iekšā. Brāli, labi apetīti. Paldies, arī. Es tev vēl nobildēšu. Nu, Rīžī, kā žureks? Garšīgs. Rīko jau sāks prūst. Es savu izēdu. Maizīt ne tikai apēd vāciņu, bet Rīko paņēma jau ūdeni. No, žureks bija ļoti garšīgs, jā? Tikai kas tev bija? Punts pa maz? Punts. Un tu daudz neizēdi, jā? Jā. Virzīsimies caur centru. Tad varbūt rītā kādā ceļmalā vēl žureks jāpēd, ne? Man ir sorbets citronu Ričam. Sāļotis karamels. Garšīgi. Pa šito ielu uz priekšu mēs toreiz dzīvojām. Ričs atcerās, jā. Baltā rindiņa, viens kārtīgs Challengers arī. Nu, te nu mēs. Braucam cauri Varšavai. Nu, Rič, te ir arī Subways. Iesim kaut kā Sabijā, jā, un tad mums būs 38 minūtes līdz hotelim. Jā? Jā. Mums tā ir Meksikāna. Kārtīgs gulgs būs, jā? Jā. Samaksājām 39 zlotus. Nu, baigi lielais Meksikāns. Mēs te padās varam ēst. Mums tikai dzēriens trūks, brāli. Man dzēriet nevajag. Labi, pīsim iekšā. Šitāds te mums vakariņas Polijā. Ārprāts. Milzīgs arī, ne? Un dosimies, žurīts redz. Un dosimies uz viesnīcu.
Pēc šīm apstādījumiem mēs te kādreiz esam bijuši braucot no Itālijas. Ne? Mobilā virtuve ar pārtikas pakām, kolā un sūdeļu. Nu, viss kas te ir, vai ne? Jā. Vēl joprojām braucam ar kļūdu. Pārbaudiet piesārņojumu novēršanas sistēmu, un otra ir iesmidzināšanas sistēmu pārbaudiet. Vienu brīdi bija tā kā jaudas zudums, pēc tam kaut kā dzīvojās, tagad iet. Un cerams, ka viss būs kārtībā, ka tas bija tikai no mašīnai, no kaut kādas pārslodes. Šitas ir mūsu numurs, viņš ir muzejs. Te ir visādāk kara laika lielgabali. Mīnmetējs. Šī ir mūsu istabiņa. Atrodas tādā puspagrabā, bet nebūtu ne slikti. Viss ir saistīts ar vēsturi. Mūsu istabiņa arī saucās Staņislava. Un te ir par to Staņislavu viss aprakstīts. Šeit mums ir tualete ar vannas istabu. Jā, vielīši, televizors, viss tā kā vajag, un kad mēs izjām no istabas ārā, tad viss šeit ir par vēsturi. Tas mūsu istabiņas nosaukums. Te ir Polijas kartes. Latvija arī. Te ir dažādākas ēkas. No 39. līdz 45. gadam Polija. Un tur ir Napoleona ordas muzejs. Varbūt vēlāk arī sanāks paskatīties. Gan jau krītā. Tas ir ļoti interesanti vieta. Mūsu puspagrabā. Un tad mēs nonākam šādā vietā. Tas ir Krodziņš. Arī viss par vēsturi. Te būs brokastis mums. Visa ēka. Ar dažādākiem plakātiem. Šodien te ir ungāri, somi, poļi, itāļi ar močiem. Vēl viens latvietis bez mums arī. Fulreks hotels. Šitāds. Jā, un mums vēl ir minerāla ūdens gāzētais, kā welcome drinks abiem diviem. Un, protams, Wi-Fi, pa brīvo. Ričs šobrīd Polijā ēdīs krosānu, kurš ir ražots Beļģijā. No Latvijas taps aizvests uz Vāciju. Tad no Vācijas mēs braucām caur Poliju, caur Lietuvu, un tad uz Čehiju, Slovākiju. Tagad esam Polijā. Polijā viņš taps beidzot apēsts. Ričai garšī mainījusies, tāpēc, ka viņš bijis daudzās valstīs? Nē. Bet plakanāks palicis, ja? Cena mainījās. Bet nu, tu teici plakanāks palicis, ja? Jā. Nu jā, Sandra Augustīs, Ričs teica, bildēs izskatījās labāk. Bet ir jau labi, brāli. Nu, ir labi. Viss, kas te ir. Reku, te ir silti arī. Desas un tāds lietas. Riko graužās caur pankūku kalnu.
Ejam uz ieskatīties. Un tas nav aizliegts, tas ir pavēltis, saprotu. Dažādās poļu armijas uniformas. Šādi. Arī no veciem laikiem. Šitas 1830. Dažādi apbalvojumi. Zini, kas tas tāds ir? Globeklis, tieši tā. Kur rakstāra mašīna. Vecie telefoni. Rācija. Ielika papīra lapu. Klasika. Pirms mirkli spīdēja saule, tagad gāž. Pat īsti nevar saprast, kur jābrauc. Debesis ir tādā krāsā, kā parasti filmās rāda tie vētru mednieki. Pa kreisi arī bija zibens, jā, tagad arī tikko kāpīja. Man redzēs, kāds būs laicīgs priekšā. Izskatās jau stipri pelēks un tukšs un grūbs. Pēc 10 kilometriem mēs griežamies no trases nost, braucam Žureku skatīties. Jā, ir prātā. Ātrāk vajag nevar pabraukt. Suvalka ir viena liela peļķa tagad. Ejot lietam, atbraucām uz šitādu kafejnīcu. Esot Žureks. Skrodziņš. Pasūtījām Žureku. 2 Žureki, 40 zloti. Ko? Te pasās, nāc te. Jā. Un te ir visādāk vietējie labumi. Alus. Nav kaut kas. Mēs atkal, Rīgas atkal ir ticis pie Žureka iznīcināšanas. Šoreiz nav maizē, te ir mala. Ir garšīgs. Arī šeit ir garšīgs. Parādi, kāds tev ir Žureks. Šitās. Garšo? Jā. Ok, tad labi aptīti. Un šito Žureka vietu, ar šito Žureku mums ieteica ChatGPT. Es paprasīju, kur Suvalka pusē var garšīgi Žureku pārnest. Viņš teica, ka šitā vieta esot no Mālšķīga. Slavenais Žureka iznīcinātājs Rikardo. No cik no 10? 9. 9. Maizē labāks? Jā. Šis arī labs pareizi. Pat zina, kā ir jāēd. Viņš mērcē maizīti iekšā zupā. Tā ir garšīgāk. Parādi kā. Vienkārši iemērs iekšā. Jā. Viens slavenais Žureka iznīcinātājs. Poļi no tevis baidās. Šitādi te vietiņi pod ieģonkiem. Un tur arī vasaras teras, tikai pašreiz mums baigi līst. Smuku vieta, iesaku. Un kas te pa Polijas apmeklējumu bez žapkas vai bez bedrjonkas? Šoreiz sanāca žapka. Maziņš veikalīši netālu no tās kafejnīcas, kur mēs ēdām. Jā, un mazas pārdomas par Žureku cenām. Kad mēs ar Aineru bijām Gdaņskā, tur pašā centrā Žurekas, ja pareizi atceros, maksāja ap 38 zlotiem. Tas nozīmē pat 2 samaksāt 76. Tad vakar mēs ēdām pa 56, tas bija Zakopānas centrā. Un šodien jau galīgi netūristu vietā, 9 km no Suvalkiem,
Žureks bija pa 40 zlotiem mums uz abiem, jā, tā kā principā, nu jā, tur gan bija maizīte Daņskā un Zakopānē, maizītē iekšā, bet garšas ziņā šis žureks nebūtu, neatpalika, bija arī izcils. Latvijā Dobels. Tātad tuvojamies mājām un parametri 81,3 ir vidējais ātrums, kādu esam braukuši. Tātad mums ir kopējais nobrauktais attālums 3630 un uz mājām būs vēl 5 km. Un tad vidējais patēriņš ir 5,7, bet mums vēl joprojām ir problēmas ar dzinēju. Ir šeit jaudas zudumu, tā kā rītā būs jābrauc pie meistera. Piedzīvojums. Man patikās piedzīvojums. Mēs nedēļu bijām projām. Nu, forši bija, jā? Jā. Labi, tad kaut kad jāatkārto atkal. Varbūt nākamgad. Sarunāts, brālīt.